Vienam, kas pazīstams ar to sajūtu, ka tev gribās kaut ko saldu, tu gribi kaut ko garšīgu. Un kādreiz man bija tāda sajūta, un es principā nepagāju pat dienu, kad man nebija tādas sajūtas. Es prasīju mammai, lai viņa aizbrauc uz veikalu, nopērk kaut ko garšīgu, un tagad viņa ir veikalā, nopērk kaut ko garšīgu, un tagad nebija nekā mājās, kas garšīgs, jā. Tad es gāju un meklēju visos plauktiņos, un kaut kāds 10 reizes vēru vienu to pašu kapītu vaļā. Kaut gan es zināju, ka tur nekā nav iekšā. Bet es atradu šiem impulsiem atbildi. Un tā atbilde ir tīri vienkārši, un tīri vienkārši viņu arī ielikt savā dzīvē. Principā viena lieta jāizdara. Ja? Un šodien es tev apsolu pastāstīt, kas ir šī sistēma, kā šo sistēmu pakļaut savai gribai, kā tu vari izmantot viņu, un kas ir šī viena lieta. Ko darīt, lai nebūtu šie amerikāņu kalniņi, kur tu gribi kaut ko garšīgu, un tad tu paēdi, viss labi sajūta, un tad tu atkal gribi kaut ko garšīgu. Tu gan jau kas dzirdējis, ka brokastis ir svarīga kā dienas sastāvdaļa, un es tam īsti nepiekrītu. Tā kā es izlaižu principā katru dienu brokastis un ēdu ap 12 ceļos 5. Bet jebkurā gadījumā viņiem bija kaut kas pareizs par to. Pirmā dienas maltīte ir vissvarīgākā. Bet, lai tu saprastu, kāpēc šī pirmā maltīte ir tik svarīga, mums jāsaprot, kas notiek, kad mēs ēdam kaut ko. Viena no lietām, kas notiek, mūsu ķermenī asinīs paaugstinās šis cukuru līmenis. Jā. Viņš paaugstinās un tad viņš nokrīt. Tāpēc bieži vien, kad tu ēd kaut ko daudz, tad tu pēc tam jūties tāds, vai ne? Un tas ir tas, kad tu esi pacēlis savu cukuru līmeni un viņš ir nokrities zem pamatlīnijas. Šai cukuru līmeņa ietekmei ir ļoti, ļoti sensitīvs ir brokastis. Kad, ja tu ēd kaut ko tādu, kur ir lielāka šī ietekme pret cukuru līmeni, tad, protams, viņš svārstās vairāk. Un tad tev sanāk tie kalniņi, un tagad, kad tu esi tajā apakšā, tad tev gribās atkal kaut ko ēst. Un ko tad mēs ēdam brokastīs? Kas rada šos kalniņus? Vārdā ir cukura līmenis, cukurs, jeb ogļhidrāti, baltie apstrādātie, principā jebkāda ogļhidrāta, arī ja tu ēst rupmaizi, tas arī kaut kādā veidā to pašu cels. Vislabākais ir no rīta ēst taukus un proteīnu. Tas ir tīri vienkārši ēdolas vai grieķu jogurtu ar kaut ko, vai biespienu, kaut ko tam līdzīgu. Un tas neizveidos šo pirmo būstu caur mākoņiem, kurš iziet, un tad viņš krīt zemē, un tad vienkārši ļoti, ļoti, ļoti vēlēs to. Bet tajā pašā laikā šo pašu amerikāņu kalniņu, šo svārstību var izveidot arī pa dienu, tagad tu esi jau kaut ko paēdis. Lai tu turētu viņu, mēģināt turēt šo svārstību mazāku, tu pirms kaut kādiem saldumiem, pirms kaut kādiem daudz ogļhidrātiem uzēd to kopā ar proteīnu, ar taukiem vairāk, un pēc tam, ja tu vēlies tiešām kaut ko tiešām saldu ēdienu, tāpēc saka, saldu ēdienu ēd vēlāk, tāpēc, ka tu uzēd kaut ko kārtīgu, un tad tā iekšējā sistēma nav tik sensitīva priekš visu, un viņš uzēd, un paaugstināsies cukuru līmenis, bet ne tik ļoti. Tas nozīmē, ka tagad viņš nokritīsies bišķiņ zemāk, tad tu varēsi tīri, pagaidīsim, būs viss labi. Nebūs šī kāra tik milzīga. Ņemot šo visu malā, mēs pagaidām runājam tikai par sliktajām lietām, ko šie ogļhidrāti dara. Ja mēs domājam par trenēšanos, ejam trenēties, mēģinām uzbūvēt šo muskuļu masu, tu gan jau kas dzirdējis, ka mums vajag ogļhidrātus pirms treniņa, lai dabūtu to pampu, ja, let's go, visiem patīk pamps. Bet nedaudz runā par to, ka pēc treniņiem ogļhidrāti ir vajadzīgi, lai šo enerģiju, kas tev bija muskuļos un vairs nav tik ļoti daudz, salikt apakaļ tajos. Tāpēc ogļhidrāti ir domāti, lai tu varētu kustēties, lai tev būtu enerģija. Un tad tu vienkārši eju un pēc treniņiem uzēd šo ogļhidrātu daudzumu. Un pamatā tas jau būs vakarā, un vakarā ir, ieteicams vairāk šo proteīnu un ogļhidrātus un mazāk šos taukus, kas lēnām turās iekšā tevī un lēnām pārstrādājas. Es tev iesaku vismaz ielikt savā galvā to, ka no rīta tu neēd tās auzu pārslas vai pankūkas vai vēl sliktāk brokastu pārslas. Tas ir vispār
come on, kurš šit džekiņš, tā kā kāds grib nogalināt nāciju reāli. Ja tev šajā brīdī prātā ir tiešām muskuļu būvēšana, tu gribi attīstīt savu fiziku, un tu esi tīri nesen sācis, un tu gribi, lai tev palīdz izvest cauri šim ceļam, kāds, kurš jau to dara 3 gadus, pačako pirmo linku aprakstā, tur ir 1-1 coachings, iepazīšanās zvans, vienkārši piesakies, tad satiksimies, tur ir vienkārši laiki. Kad es esmu brīvs. Un 2. 3. links apstāra Latvijas izaugsmes stils, kur katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas videozonu, kur mēs vienkārši stāstam, bazarējam, dalāmies ar saviem mērķiem, dalāmies ar to, ko mēs darām, un tiešām uzturam citiem atbildīgi. Tā kā, ja tev tas interesē, noteikti iečako linkus, un tur ir treniņu programma. Tā kā tas ir vispār šī video. Tiekamies rīt. Rītdien ārpus video, tā kā noteikti nosapieties arī no podziņa. Un es tur nospiedīšu šaisā, aizjūtu savam draugam, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšaujamies tev atmosfērai.